Labdien, klātesošie! Tad tā par radioteātri. Iesākumā varbūt pastāstīšu, kāpēc man radās interese veidīt radioteātri, jo mūsdienās, kad ir pieejama izklaide dažādām cilvēku maņām, mēs varam iet uz kino, mēs varam apmeklēt teātri, lasīt grāmatas, klausīties mūziku. Radioteātris žanrs un radiolūgas žanrs vēl joprojām pastāv. Tas ir diezgan pārsteidzošs fenomens, kas arī radīja man personiski interesi pētīt, kāpēc. Radioteātris pastāv līdz radio dzimšanu un līdzās ziņām un mums ierastiem raidījumiem, tāpat arī mūzikai un dažādu koncertu atskaņošanai radiolūgas žanrs ir nemirstīgs, varētu teikt. Protams, pēdējo 20-30 gadu laikā radioteātra klausītāju lokus ir samazinājies, vismaz tā atzīst radioteātra vadība, taču tas vēl joprojām pastāv. Runājot par laiku, tad arī jāpastāst par to, kā ir tapis šis pētījums. Un šī ziņojuma ietvaros ir pētījums manā maģistra darbā, kurš pētīju radioteātra atmodas periodā. Kā tad trešā atmoda ietekmēja norises radioteātri un varbūt kā radioteātris ietekmēja norises atmodē. Šajā gadījumā viens no pētījuma virzieniem bija arī tātad intervijas ar bijušajiem radio darbiniekiem. To skaitā Andreju Miklu, arī tagadējo skaņu režisoru Unguru Savicki, Antoni Apeli, Hariju Gerhārdu un Irēnu Cērmani. Un tas, kas ir svarīgi, ka režisora atmiņas sniedz informāciju ne tikai par tā laika redakcionālo politiku literatūras mākslas raidījumu redakcijā, kuru diezgan grūti būtu noskaidrot citos avotos, bet tā arī sniedz tādu kontekstuālu informāciju par to, kas norisinājās radio kopumā. Un ņemot vērā sociālās atmiņas pētījuma specifiku, tas ir tāds diezgan unikāls pētījums, jo parāda mēdīju no iekšienes. Plus arī šis pētījums sniedz ieskatu līdz šim Latvijā nepētītā vai maz pētītā fenomenā, un tas ir radioteātris. Tad tā, iesākumā, pirms mēs runājam par atmodas periodu, būtu jāmin, ka atmoda ne visu intervēto režisoru viedoklī ir tas spožākais un skaistākais periods radioteātrī. Par tādu to dēvē tikai Andrejs Migla, bet tas ir arī diezgan saprotams, jo tieši atmodas periodā viņš bija galvenais režisors. Tātad te ir pavisam cilvēciski aspekti. Bet zelta periods radioteātrī viennozīmīgi visās intervijās iezīmēs tādu 60. gadu nogalas sākumu, 60. gadu nogali līdz pat 80. gadu vidum. Un kāpēc tā? To skaidro vairāk faktori. Pirmkārt, tātad ir pašu radio darbinieku profesionālās intereses un ambīcijas. Kā jau es iepriekš minēju, Miglas kunga gadījumā tātad ir šis aspekts, kādā amatā tajā brīdī atradies un cik daudz iespējams varēja iestudēt. Ir, protams, cilvēcīgi saprotama šī intervējuma attieksme. Tam arī klāt nāk faktors, ka tajā laikā vidēji vienam režisoram gadā bija 10 līdz 15 iestudējumi, daži no tiem bija arī daudzddaļīgi, 9 un vairāk daļās. Līdz ar to šis apjoms bija milzīgs, un līdz ar to arī tava kā mākslinieka vērtība bija salīdzinoši liela. Tāpat arī literatūras mākslas raidījuma redakcijā, lai arī bija vadītāji, tas bija Viens Ārnīviņš un Birta Krone, pastāvēja iespēja iestudēt to, ko vēlies tu, ne tikai to, ko vēlās redakcija, un arī izvēlēties sev iemīļotus aktierus. Otrkārt, kas noteikti ir jāmin, ir radioteātra resursi un kapacitāte, kas salīdzinājumā ar mūsdienām ir, varētu teikt, nesalīdzināms, jo tolaik piesaistīto cilvēku bija ārkārtīgi daudz un bija iespējas iestudēt visdažādākā veida darbus. Tie ir gan lugas, gan lasījumi, gan dažādi veidi dramatizējumi. Šajos slaidos es esmu atkāpīt ilgus tieši citātus no šīm intervijām. Es domāju, ka tie vienkārši vissulīgāk un labāk spēs raksturot situāciju. Trešais faktors noteikti ir attiecības ar vadību, ar priekšniecību. Un te ir arī svarīgi atzīmēt, ka dažādām personām režisoru dzīvēs bija ļoti īpaša loma. Piemēram, Antonija Apeli norāda, ka viņa visticamāk nekad nebūtu sākusi strādāt radio, jo viņa nebūtu pazinusi Rihardu Andersonu, kurš viņu tur iekārtoja. Kā viņa Antonija Apeli, viņas biogrāfijas dēļ viņa šādu amatu diez vai varētu iegūt. Tāpat arī Irēna Cērmani izceļ Viktoru Zvaigzni, kuru viņa ļoti cienīja un kura dēļ arī daudzas ieceres tika īstenotas. Un arī, protams, jāmin tas, ka radioteātra status tolaik bija salīdzinoši augsts, tieši pateicoties šeit kvalitātei un piesaistītiem resursiem.
Tad runājot par atmodas periodu. Atmodas periodu intervētie režisori atcerās diezgan līdzīgi. Galvenokārt vadīja noteikti tāda pacelātība, bija vienotība starp šī kolektīva vidū, tāpat arī ļoti ciešas attiecības ar auditoriju. Bija tāda, varētu teikt, cerība uz pārmaiņām un arī noteikti misijas apziņa. Bet nevarētu teikt, ka atmodas periods tiek viennozīmīgi romantizēts un uzskatīts par kaut ko ārkārtīgi skaistu un brīnišķīgu, jo ļoti daudz režisori izceļ to kā saspringtu laiku, kad nemitīgi vadīja bažas par to, kas notiks, ja notiks ne tā, kā arī iecerēts. Un saprotam iemeslu dēļ režisori baidījās gan par savu nākotni radioteātrī, gan arī par pašu radio un radioteātri nākotni. Īpaši to izceļ dažādas situācijas, kad tika iecerēta tāda kā glābšanās scenārija gadījumos, ja, piemēram, ir jābēg no radio mājas, vai jāveic, kā saka Irēna Cērmena, citas tādas partizāniskas slepenas darbības. Viens no tādiem spilgtiem piemēriem ir Radio Zelta arhīva glābšana, respektīvi radioteātra iestudējumi, kuri to laik ierakstīti ruļļos, tika iznest ārā no radio un paslēpti dažādos radioteātra režisoru pagrabos, dzīvokļos un citās vietās, lai gadījumā, ja radio kāds iebraukt, tad šie ruļļi netikt iznīcināti. Par psiholoģiski smagiem lēmumiem arī būtu jāpiebilst, jo daļa radioteātra režisori regulāri tika iesaistīti dežūrās, un viņiem bieži bija jābūt līdzās tajos brīžos, kas Latvijas vēsturē arī bija diezgan izšķiroši. Pārmaiņu vēstneši jau sākotnēji, protams, bija repertuārs, un tas, ko radio varēja iestudēt, jo ja padomu laikā vadīja uzskats, ka tu vari iestudēt to, ko tev atļauj, vai to, ko tev liek, tad līdz ar atmodu varēja iestudēt arī to, ko tu vēlies. Te gan ir svarīgi iekļaut tādu nelielu atkāpi par iestudējumiem kopumā, tad jāmin, ka laika posmā no 1987. gada līdz 90. gadam parādās tāda tendence, ka sākotnēji klusiņām, pamzītiņām līdz Nobela prēmijas laureātu iestudēšanu, tas viss pāriet līdz ļoti atklātiem nacionāli patriotiskiem iestudējumiem ar diezgan skaidri noprotamu kritiku pret padomu režīmu un arī vēstures pārlūkošanu par jaunu. Tad 91. gads drīzāk ir uzskatāms par to laiku, kad šis te atmodas tāda ekstāze noplūk un parādās vairāk sociālpolitiska tematika. Režisori norāda, ka iespēja iestudēt literatūru ar zemtekstiem pastāvēs gan iepriekš, taču tas bijis jāizdara ļoti viltīgi. Piemēram, piesaistot aktierus, kuri ir bijuši PSRS tautas mākslinieki vai kaut kādā citā ziņā ļoti simpātiski partijai. Runāt par repertuāru jānorāda, ka radioteātrim bija svarīgi nodrošināt to izklaidi, ko klausītāji nevarēja iegūt teātros, kuros nebija tik vienkārši tikt, vai arī grāmatās, kuras atmodas laikā nebija pieejams. Līdz ar to izveidojās tāda interesanta sadarbība starp izdevniecībām un radioteātri, jo viņi ļoti daudz jauno literatūru ierunāja un ielasīja radio lasījumos, un pat gāja uz bibliotekām un pētīja, ko cilvēki lasa un kas viņiem interesē, lai varētu šo te tukšo lauku aizpildīt. Protams, arī katram ir savi tie izceltie faktori, kas viņiem visvairāk palikuši prātā no repertuāra, piemēram, tas, ka reliģija vairs nebija, reliģijai nebija jābūt ar komentāru, ka tas ir slikti, kā arī, piemēram, Ziemassvētku tematika, ko īpaši izceļ Irēna Cērmena. Par aktieriem, tad tas, ko visi minētie režisori viennozīmīgi atzīst, ka lielāko ieguvumu strādājot radioteātri ir iespēja strādāt ar visu Latvijas teātru aktieriem. Te ir atsevišķi citāti, kas liecina par to, cik ļoti nodevušies aktieri bija radio iestudējumos, paši bieži nākdami pirms pirmizrādēm, pēc pirmizrādēm un labprāt iestudētam arī sev mīļus darbus. Runājot par auditoriju, protams, atmodas laikā tā saikne starp auditoriju un radio režisoriem bija īpaši cieša, un to apliecina ne tikai barikāžu laiks, kad radio klausītāji bija burtiski blakus un piedāvāja cilvēkiem, kas strādāja radio pārtiku un cigaretes, bet arī tīri komunikācijā, vēstules ar pozitīvām atsauksmēm, uzmudinājumiem, tāpat arī telefonu zvani. Piemēram, Cērmena norāda, ka 2 stundas pēc iestudējumiem bija iespēja cilvēkiem zvanīt un izteikt savas domas, un bieži vien arī aktieriem bija tāda unikāla iespēja parunāties ar klausītājiem. Tātad kopumā runājot par radioteātra
laiku atmodā, tad ir jāmin, ka šī nebija tāda ievirzīna ietekme. Respektīvi, atmodas periods ne tikai ietekmēja pašu radioteātru kā struktūru vienību vai tā repertuāra un darbība, bet bija arī ļoti izteikti ietekme sabiedrībā, jo radioteātra darbinieki apzinājās sevi ne tikai kā mēdīju satura veidotājs, bet arī kā kultūras darbiniekus. Ir īpaši, ja runā par režisoriem un aktieriem, tad sabiedrībā iemīļot aktieru un režisoru izmantošanu šajos radioiestājumos daudz veiksmīgāk šīs atmodas vērtības sniedz sabiedrībai. Tā ir uzskata, varētu teikt, ka radioteātra režisori šajā laikā bija tāds kā vaduguļu sabiedrībā, kas virzīja šīs nacionāla patriotiskās vērtības. Un arī, jā, tas ir viss. Paldies. Paldies, Paulai, un jautājumi. Paula, saka, lūdzu, kā tavuprāt, kāda ir tie iemesli, kādēļ ir mainījies šis sociālais status radioteātrim sabiedrībā kopumā? Kas to ir? Droši vien finansiālās iespējas vai ne šobrīd, kas tik ļoti lielā mērā to ietekmē, bet varbūt vēl kaut kas? Finansiālās iespējas pirmkārt, bet otrkārt ir jāpadomā par to, ka līdz ar dzelzs priekšvaru krišanu un ar neatkarības atgūšanu izklaides žanrā kopumā mūsu valstī ienāk ļoti izteikts rietumu populārās kultūras fenomens ir televīzija, ir iespēja redzēt to, ko visu laiku līdz tam mēs neesam skatījušies. Un, protams, ka radioteātris žanrs kā tāds, viņš ir savā ziņā neteikt apdalīts. Tu neredz bildi un tev ir jāieklausās un jākoncentrējas, lai tu saprastu, kas šajā vēstījumā ir iekļauts. Bet, protams, es domāju, ka tādi, skatoties par pašu seriālu kultūru, arī daudzajā ziņā ir atņēmis to daļu auditorijas, kas citkārt būtu bijuši radio klausītājiem. Radio izrādes vispār, jo tas nav pirms televīzijas laika žanrs? Tas ir pirms televīzijas laika žanrs, bet ne par velti saka video kill the radio star. Yes. Kā vispār veidot ziņas, jo es dažkārt dzirdu mašīnā Latvijas Radio 1 vakaros tos vecos atkārtojumus. Vai ir ziņas, kā klausās kaut kāda statistika, informācija, cik daudz ir vispār? Par statistiku man būs grūti pateikt, bet tas klausītāju lokus ir ievērojami samazinājies, un arī, kad pētījuma aizstarbā jau 91. gadā bija novērojama tendence, ka radio un teātri vairs neklausās visi radio klausītāji, bet tādas mazas grupiņas, kuri zina, par ko runa, respektīvi, kuri paši ir lasījuši kādreiz šos darbus, un līdz ar to viņi klausās to vienkārši kā īpaši izpildījumu. Mūsdienās ņemot vērā, ka lielākā daļa, viss tas, kas šobrīd skan, ir atkārtojums, es domāju, ka drīzāk tas varētu būt gadījuma raksturs, kāpēc cilvēki to klausās. Es stipri šaubos, kas varētu būt apzināti. Bet pozitīvā nots ir tā, ka tas visticamāk drīzākajā laikā varētu arī mainīties. Tas, ko cer radio kolēģi. Kurā ziņā mainīties? Ka neklausīsies Droši vien ļoti liela nozīme repertuārām, es vienkārši domāju, papildināt. Protams, jā, repertuāram un arī veidam, kā tas tiek atskaņots. Tur ir arī, protams, dažādas mūsdienīgas pieejas, kuras digitālajā laikā ir daudz vieglāk īstenot nekā tad, kad tev ir jālīmeni jāgriež žūlī. Vēl viens īsts jautājums, Rīta, lūdzu. Es drīkst, jā? Paldies. Divus nedrīkst? Tiets arī. Es ātri izvēlēšos. Paula, paldies, ļoti vērtīgs un ļoti interesants pētījums, un es arī labprāt no tā pasmaltos kaut ko. Un tad, vai tevis apskatītajā periodā tu pētīji, cik daudz ir iestudēta latviešu autoru darbu un cik ārzemju autoru? Jā, to es pētīju, tika veikta arī kontentu analīze, un es skatās no 87. līdz 91. gadam tā proporcija ir, protams, latviešu autori ir izteikti vairāk, bet ja mēs pieskaitām klāt arī trims autors, varētu teikt, ka 2/3 ir latviešu autori un pārējie ir ārzemju. Ar ārzemju autoriem ir interesanti šī iepriekš minētā Nobelprēmijas laureātu tendence aizsākās, ka pamazām klusiņām ar Nobelprēmijas laureātiem un tālāk es pārgāju uz tiem ārzemju autoriem, kuri varbūt nebūtu padomju režīmam īsti patīkami. Kāds minūte? Jā. Paldies. Paldies. Plaukšķināšana. Nākošais Denis Hanovs.